Brīnišķīgai mūsu Rīga, oktobra ugunīs. 7. novembris. Šajā rītā Rīgas ielās dažādu arodu un dažāda vecuma ļaudis, revolūcijas veterāni, latviešu sarkanie strelnieki, viņu dēli un mazdēli, lielā oktobra izauglētā paudze. Darbļaužu Rīga sekmīgi izpilda partijas 20. kongresa lēmumus. Ik viens no mums savā dzīvē, darbā un mācībās jūt partijas un valdības lielo gādību par tautas labklājību. Rīgas garnizona karaspēka tradicionālā parāde. Soļu padomju armijas karavīri, mūsu tautas lolojums, oktobra revolūcijas dižo iekarojumu vērīgais sargs. Nenogurstoši pilnveidojot savu kaujiniecisko un politisko gatavību, neatlaidīgi apgūstot militārās zināšanas, padomju armijas un jūras karaflotes karavīri modri sargā mūsu tautas mierīgo radošo darbu. Karavīrus nomaina demonstrantu kolonas. Lai dzīvo mūsu padomu dzimtene! Urā! Lai dzīvo padomju savienības komunistiskā partija! Urā! Rīgas darba ļaudis šajā dienā vēlreiz parādīja savu mīlestību un uzticību komunistiskajai partijai, lielās oktobra socialistiskās revolūcijas organizētājai.